Es domāju, darīsim tagad tā. Jāsakopo domas. Domā, Andrej, domā. Kas tev nav idejas vairāk? Laiks iet, Andrej, laiks iet. Nav ko ar muļķībām nodarboties. Atcerējos. Vai tev ir jautājums, kāpēc šo sauc par Zaļo gurķu akadēmiju? Es pateikšu godīgi. Tad, kad es kā students pabeidzu studijas, es šādi tad dzirdēju komentāru. Andrejs jau tāds zaļš gurķis, viņš var darīt to un to, vai arī otrādi. Andrejs jau zaļš gurķis, viņš to nevar izdarīt. Ko tāds zaļš gurķis var izdarīt? Tāpēc man bija doma, es negribu, lai tā aug nākamā paudze. Kaut gan nezinu, vai tas ir labojams, bet es gribu celt studentiem pašapziņu. Un visiem, kas ir studējoši. Un vispār visiem, kas vien kaut ko zina un prot ar rokām. Vienalga. Es gribu celt pašapziņu. Jūs varat. Nav jābūt iedomīgam. Nesaku, ka vajag iedomāties no sevis nesko, bet tu šodien vari vairāk nekā tu domā. Un es nesaku, ka ir jātic kaut kādam uzpūstam tēlam par sevi. Nē, tas, kāds tu esi šodien. Tu noteikti kaut ko zini, ko citi nezini. Tu noteikti kaut ko proti, ko citi neproti. Piemērs, labi izlasiet to visu informāciju, pievienojies kustībai. Un, ja tu piekrīt tam, ko mēs tur rakstām, es tev tiešām iesaku. Uzliec sev šo, uzliec sev šo emblēmu un saka, Zaļā gurķa akadēmija rullē, nāc un pievienojies. Tāpēc, ka šeit mēs nerunājam par to, kā izdzīvot konkurences apstākļos. Šeit mēs runājam par to, kā es, pilntiesīgs Latvijas pilsonis un vispār cilvēks, kā es varu palīdzēt citiem cilvēkiem ar to, ko es zinu, protu. Un pie tam mēs šī projekta ietvaros pastāstīsim, kā vienkāršādā veidā, nesāpīgi paprasīt par to naudu. Turklāt, jums pat tas nebūs iespējams jāsaka mutiski. Gribēsiet prasīt mutisku, varat prasīt mutisku. Gribēsiet zvanīt, variet zvanīt un piedāvāt to, ko jūs protat. Ja negribat, varam arī bez tā iztikt. Mēs gribam jums palīdzēt, piepelnīties ar to, ko jūs zinat un protat. Kāpēc? Tāpēc, ka es ticu, ka tu proti to, ko es neprotu. Tu proti noregulēt mašīnai lampu augstumu. Labi, man vajadzēs pie tevis aizbraukt. Kā es par tevi uzzināšu? Nu, tieši tā, par to mēs arī runāsim šajā projektā. Kā es par tevi varu uzzināt? Otrs, tu proti man uztaisīt galda krēslu, paskaties, kādas man mēbeles standarta. Nav jau slikts, biznesa inkubatorā dzīvojot forši. Bet par to mēs gribam runāt ar tevi. Ja tu proti uztaisīt māksliniecisku mēbeles, vai arī vienkārši, tu proti uztaisīt putnbūrīt manam bērnam, kā lai es par tevi atrodu internetā kaut kur? Par to mēs runāsim. Tu proti uztaisīt forši kaut ko adīt. Nav jau tikai par džekiem runa. Mēs runājam arī par mēnēm. Tu proti adīt kaut ko. Tu proti kaut ko cimdiņus vai vēl kaut ko. Zini, kā ziemās valsts rokas? Šālītes, cepurītes, cimdiņi. Visu, ko tu proti, ko tev vecmāmiņa iemācīja. To visu tu vari piedāvāt citiem. Un es nerunāju par to, ka tev tagad jāiet izkarināt un pa tirgu jāstaigā. Studentiem nav laika staigāt pa tirgu. Protams, tas ir patīkami un fans, nenoliedzu. Pats esam bijis uz tirgu, forši, skaisti, interesanti. Bet es runāju par to, ka tad, kad tev ir studijas, tad, kad tev ir jādomā par to, kā uzrakstīt savus darbus, ka tev ir jāizstrādā savus krēslus vai vienalga mašīnas motori jārada, vienalga, ko tu nodarbojies, ko tu mācies, ka tev nav laika vispār vairs piepelnīties, ka tev nav laika vienkārši. Tev ir jāizdara tavs darbs, lai pabeigtu kursu. Tad es runāju par to, ka tev fonā vienkārši pamazam viens otrs cilvēks nopērk no tevis kaut ko. Tas ir tas, par ko ir Zaļā gurķa akadēmija. Zaļā gurķa akadēmija ir par to, kā tu vari pamazam veidot savus zināšanas un pieredzi biznesa domāšanā. Kad tu aizēji pie biznesa cilvēku uz interviju pēc studijām, vai arī pat tagad, kamēr tu studē, tu aizēji, un tev prasa, kāda tev pieredze. Tu saki,
to, ko es zinu un protu, ir jau 3 cilvēki nopirkuši, vai arī to, ko es zinu un protu, jau ir 100 cilvēki nopirkuši, vai vēl vairāk. Runa ir par to, vai tev ir pieredze tajā, ko tu dari. Runa ir par to, ka tev ir un var būt pieredze. Tev var būt pieredze. Tas ir tas, ko Zaļā gurķa akadēmija palīdz. Es ceru, ka man izdevās tev paskaidrot, kas ir Zaļā gurķa akadēmija. Diemžēl, tikai 10 dienas. Tāpēc es teiktu tā, ja tev ir draugi un tu gribi, lai viņiem tas palīdz, sauc viņš šurp pēc iespējas ātrāk.